Ar locītavu slimībām Latvijā sirgst tūkstošiem cilvēku. 20 000 no viņiem, lai atvieglotu sāpes staigājot, vajag steidzamu endoprotezēšanas operāciju, taču rindā uz to jāpavada vismaz 5 gadi. Un, lai nākotnē palīdzētu šādiem pacientiem, Latvijas zinātnieki un traumatologi pašlaik strādā pie unikāla pētījuma. Viņi veido mākslīgu skrimsli. Natālija Valniece pastāstīs vairāk. Taisīsim šūnu transplantāciju, abiem ceļā locītavus. Šūnu transplantācijas centrā traumatologs ortopēds Valdis Gončars saskaņo paraugu ņemšanas datumus transplantācijas procedūrai. Viņš strādā vienā projektā ar zinātniekiem, lai būtu iespēja pielietot cilmas šūnas locītavu slimību ārstēšanā. Cilmas šūnas šajā gadījumā var palīdzēt locītavu skrimšļu reģenerācijai bez operācijas. Esam izstrādājuši tādu pētījumu plānu, ar kuru palīdzību mēs cenšamies noskaidrot, vai ievadot cilmas šūnas bojātā locītavā, mēs iegūsim reģenerāciju, tas nozīmē skrimšļa atjaunošanos un slimības simptomu samazināšanos. Šobrīd notiek klīnisko datu vākšana. Cilmas šūnas tiek ieliktas konkrētam pacientam. Šajā skrimšļu pētījumā piedalās 16 pacienti. Viņi gūžas vai ceļa locītavā, saņem injekcijas ar cilmas šūnām, un tad mediķi izvērtē kliniskās izmaiņas, kādas notiek pacientam. To, ko mēs redzam, ka vienai daļai ir uzlabojums, vienai daļai nav slimības progresija. Tas mūs ļoti iepriecina. Šādā tehnoloģijā droši vien, ka nekur nedara. Tas ir skaidrs, ka mums ir savas oriģinālas tehnoloģijas, un, protams, ka mēs viņus pilnveidojam, mēs ļoti daudz mācāmies reizē ar to, tāpēc tie visi pētnieciski projekti, tie nav, nekādā gadījumā tie nav komerciāli projekti, un mums ir jāsaprot tiešām, cik daudz un labi tas dos. Bet to, ko mēs redzam vismaz pēc 1. gada, tā galvenā lieta, ko mums ir jāsāk, ka šīs terapijas ir drošas. Taču līdz mākslīgais locītavu skrimslis tiks izveidots, priekšā ir vairāku gadu intensīvs darbs. Šajā laboratorijā strādā ar šūnu izdalīšanu un pavairošanu ārpus ķermeņa priekš tālākiem eksperimentiem šai skrimšļu pētījumā. Tas ir nepieciešams medicīnas tehnoloģijas izstrādei. Patreiz šīs šūnas pacientiem vēl netiek ievadītas. Nākamais solis būs specializētas šūnas hondrocītu izmantošana, kuras veido skrimsli. Tālāk tiek plānots darbs pie biomateriāliem un jau konkrētas šūnu nogādāšanas nepieciešamajā vietā, tātad pie tehnikas jautājumiem, kā to izdarīt, lai viņi konkrēti nokļūtu tajā vietā, kur viņiem ir nepieciešama. Pie mākslīgā skrimšļa veidošanas strādā vairāku valstu zinātnieki, taču Latvijas metode ir unikāla. Tā atzīst mūsu mediķi. Un ja tā vainagosies ar panākumiem, tad šādiem pacientiem šī operācija izmaksās daudz lētāk kā šobrīd protezēšana. Turklāt Latvijas zinātnieki cer, ka pēc tam šo metodi varēs pielietot citās valstīs. Līdz ar to Latvija varēs gūt ienākumus par šo atklājumu. Tiesa, mākslīgā locītavu skrimšļa izveidošana varētu tapt vismaz pēc 10 gadiem, jo priekšā daudz darba, ieskaitot eksperimentus uz dzīvniekiem, un tikai pēc tam šo metodi piedāvās pacientiem. Natālija Valniece, Ilmārs Roķis, LNT.